Labvakar visiem! Labvakar! Šodien būs lielas vakars. Šodien būs lielas sarunas vakars. Tā, kamēr mēs palēnām pieslēdzamies, tad šodien runāsim par līlu, par dzīves spēli, par spēli, kas ir 2000 gadus veca un nonākusi arī mūsdienās. Un šodien runāsim par tā, burvīgi, ka jūs pieslēdzaties. Runāsim šodien par pieredzi. Un ar pieredzi mums šodien dalīsies Kristīne, kura piedzīvoja šo te līlas piedzīvojumu, un viņa tad sīkāk izstāstīs, kā tad viņai gāja. Tā. Tā, Instagram raksturīgās lietas, arī tās mums ir jāpieņem šajā pasaulē, neko darīt. Tā, neizdodas, mēģināsim otrādāk. Stiprinu Kristīni. Tā, man rādās, ka nav iespējams ar Kristīnu savienoties. Tā, ko mēs tagad varētu darīt? Interesanti, mēģināsim vēlreiz. Jā, šis ir Instagrama brīnums. Jā, Kristīne! Labvakar! Labvakar, Ilze. Man jau likās, ka kaut kas mums nesanāk, bet redz, viss tomēr ir lieliski. Respektīvi, tu mani dzirdi, redzi? Dzirdu, redzu, mani dzird? Jā, es tevi redzu un dzirdu. Lieliski. Tas jau ir brīnums. Tas jau ir brīnums. Jā, jo man ir bijis arī online tā, ka viena puse ir absolūti ar melnu ekrānu un mēģinām kaut kā komunicēt, bet vienmēr viss ir labi. Un tieši tā. Jā, es jau mazliet ieskicēju par to, ka mēs šodien runāsim par līlu, par dzīves spēli, kurā mēs katrs piedalāmies šajā inkarnācijā, un dzīves spēli, kuru mēs varam izdzīvot arī tādā mini versijā, spēles formātā, iziet cauri soli pa solim un saprast, kas mums dzīvē pietrūkst, vai varbūt kaut ko mēs varam uzlabot, vai kā reiz dabūt apstiprinājumu tam, ka es eju pareizi, es eju saskaņā ar savu dvēseles plānu, to, ko kādreiz sen, nākot uz šīs pasaules, es esmu izvēlējusies pati vai izvēlējies pats. Un es esmu ļoti pateicīga, ka tu atradi laiku savā noslogotajā grafikā un piekriti šai sarunai. Lielā pateicībā tev. Nu ko? Es domāju, ka mēs sākam tie, kas pievienojās, lai pievienojās, un ja tiem, kas pievienojās šobrīd online, ir kādi jautājumi, tad droši jautājiet. Es domāju, es un Kristīne atbildēsim uz šiem jautājumiem. Un ļausim tai sarunai plūst tā, kā viņa plūst. Es esmu sagatavojis jau dažus jautājumus, bet tad jau redzēs, kā tas viss notiks. Jā? Esmu atvērta. Tu esi atvērta. Jā, tad varbūt mēs pirms lecam iekšā, tad es varbūt pāris vārdus par sevi, un tu pāris vārdus par sevi, lai tie, kas nezin kādu no mums, lai vismaz ir kaut kāds maziņš priekšstats par to, kā
kā un ar ko mēs elpojam šajā pasaulē. Tad es pēdējos 17 gadus elpoju ar coachingu. Tas ir mans instruments, kuru es sen atpakaļ mācījos gan Sanktpēterburgā, gan Londonā. Un tā, viņš ir pie manis palicis. Un vēl viens pēdējo gadu liels instruments ir laiklīniju dziedināšana. Un, jā, es esmu pabeigusi visu 3 līmeņus, man ir meistara pakāpe. Un es redzu, ka šie instrumenti un vēl ļoti daudz citi instrumenti pēdējos gados iegūtie ļauj man to visu saintegrēt spēlē Līla. Un Līla pie manis atnāca, ja nemaldos, kāds 8 gadus atpakaļ, bet tad, kā es saku, nebija vēl laiks tam manam ceļam. Manam ceļam būt par pavadoni šai spēlē. Un savukārt pēdējo gadu, neatceļot pieri no grāmatām, es mācos, lasu, konsultējos pie dažādiem šobrīd 4-5 pasniedzējiem. Jā, tas ir mans instruments uz šo brīdi, un es redzu, kā es varu caur Līlu un caur šiem papildus saviem instrumentiem palīdzēt būt par tādu tulku spēlē un būt par pavadoni. Tas tā ļoti īsi par mani. Es par sevi teiktu tā, ka es par sevi stāstu 2 daļās. Ja? Mana tāda patstāvīgā ikdiena, es esmu Balti Beauty projektu vadītāja, un esmu kopā ar šo projektu jau kopš viņa dzimšanas, kad vispār vēl bija cits nosaukums, un bija 95. gads. Tā kā sākuma posmā es esmu roku rokā ar skaistumkopšanu, tāpat tās ar medicīnu un profesionālajām konferencēm. Tad ir otra sadaļa, kas man ļoti svarīga dzīvē, kas man ļoti balansē. Es esmu certificēta treneri, gan pilatēs, gan sportā, un es vadu viedā fitnesa un intīmā fitnesa nodarbības. Kā saka, skaistums nevar būt tikai no ārpuses, ja? Ir ļoti svarīgi, ka viss organisms ir sakārtots. Bet ir tā trešā ļoti būtiskā sadaļa, kuras arī esmu pievērsusies pēdējos 15 gadus, tas ir izprast sevi dziļāk, izprast sevi garīgajā plānā, attīstīt, lai pēc iespējas vairāk esmu harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli. Un šeit šo ceļu sāku ar cigunu pirms 15 gadiem, arī izgāju visas 4 pakāpes. Tad man bija ilgu laiku, bija kopā ar skolotāju Tauras Viktorinas, man ļoti patīk viņa prakses. Un tad es iepazinos ar Jāni Brūnu, ar arī kuru kopā es piedalījos gan konferencē kā lektore un arī tiešām iepazinos ar viņu kursiem un ar atzimšanas elpošanu. Un šobrīd ikdienā visvairāk no visām praksēm man tieši atzimšanas elpošana ar Andru Petriņu. Uzaicinājums uz spēli man nāca kā dāvana, ko es saņēmu savā vārda dienā no savas ļoti, ļoti mīļas draudzenes, Dācis Daliņas, pie kuras arī es laiku pa laiku eju praktizēt GSR sarunas. Un, kad man atnāca šī dāvana par spēli, un ka viņi izstāstīja man īsu aprakstu, kas tas ir, man bija tāds, wow! Mēs pie tam vēl sēdējām visi man ciemiņi pie manas mājās, un Dāci tā īsi ieskicēja, kāda šī spēle ir. Un mēs visi bijām tādā patīkamā satraukumā, kas tad tur būs un kā tas notiks. Un es biju tieši atgriezusies no ceļojuma, un devos pa taisno pie tevis. Jā, brīnišķīgs stāsts. Un redz, kā izrādās, jā, cik mēs esam diezgan līdzīgu ceļu gājuši. Es arī sāku ar cigunu. Tas bija 19 gadus atpakaļ, 2005. gadā, kad es uzsāku savu apzināto garīgo ceļu. Jā, tā kā tie ceļi ir tik skaisti, kad mēs varam krustoties un mēs varam pieskarties un atkal iet tālāk, katrs pa savam ceļam, bet katram mums ir savs ceļš, un par to arī Līla par savu ceļu. Jā, tad par to, kas tev ir atvedis, kas tevi atveda uz to mūsu satikšanos, jā, tad pastāsti, kā tev gāja, bet, protams, ka mēs saprotam, ka tas process, kas notiek uz laukumu, un mēs spēlējām uz lielā laukuma, tas nozīmē, ka fiziski
mēs varam pārvietoties uz laukumu un izjust katru spēles lauciņu, visus 72 apziņas stāvokļus, kurus, tajā brīdī tavi pavadoņi un tavs augstākais es vai tavi eņģeļi, sargeņģeļi, saucam to, kā gribam, kā tevi veda pa šo spēli. Un tas process ir pietiekami intīms un pietiekami personisks, bet ja tu vari padalīties, kā tev gāja, kā tu redzi pati to ceļu pa spēli? Man bija brīnišķīga kompānija spēlē. Kā mēs zinām, tur ir vairāki dalībnieki, un mēs bijām 3 meitenes, vajadzēja būt 4. Un parasti es zinu, ka kāds dalībnieks neierodās. Man tāda arī iepriekšēja pieredze ir citos spēlēs, kursos, praksēs. Ja kāds neierodas, tas nozīmē, ka kādam no dalībniekiem būs vajadzīgs ilgāks laiks. Un es vienmēr uzreiz to saprotu, tad viņam nevajadzēja būt tam 4. Un jau pirmajā mirklī, kas bija ļoti patīkami, jau bija tāds kopējais lauks, tāds uzticēšanās lauks, ka mēs nebija tā, ka kāda no mums noslēgtos, bet mēs bijām atvērtas un jau ar pirmajiem jautājumiem un uzstādījumiem, ko mēs vispār likām, pirms mēs sākām spēli, bija jūtams viens otrs atbalsts. Patīkama tāda nianse, ko pasaka korekcija, ko dzird uzreiz no malas, lai nav liekas kļūdas spēlē, ko mēs uzreiz sadzirdām vienu no otras, mēs uzreiz devām atgriezienisko saiti. Bet, protams, tas bija ļoti izaicinoši. Tu sēdi ar savu kladīti un tev ir jābūt tam pirmajam jautājumam vai uzstādījumam, lai tu vispār šajā spēlē tiktu. Un pašā sākumā man bija ilūzija neliela. Man bija neliela ilūzija, ka esmu ļoti labi ar sevi pastrādājusi. Ļoti labi ar sevi pastrādājusi, pirms es nācu tieši uz spēli. Un man likās, ka viss man ir pilnīgi skaidrs. Jau kas man jāiet, un tas es domāju, tagad es to sev pārbaudīšu, vai tiešām ir tieši tā, kā es jūtu. Un manu pārsteigumu, kad es pirmās reizes, kad es uzstādīju jautājumu vai uzstādījumu, es netieku spēlē. Tas nozīmē, ka man nav pareizais jautājums vai pareizā atziņa tajā mirklī. Es varbūt mazliet papildināšu kaut kādas tehniskas lietas, lai arī mūsu klausītājiem un skatītājiem ir mazliet sapratni, par ko tu stāsti. Tātad, lai tiktu spēlē, mums ir jāuzmet sešnieks. Un nevelti tas ir sešnieks, jo tās ir piecas stihijas, tas ir ūdens, uguns, gaiss, ēters un zeme. Un 6. ir cilvēks, cilvēka apziņa. Nevelti šis sešnieks ir jāuzmet. Un šis sešnieks ir jāuzmet kā apstiprinājums tam, ka šajā brīdī, šajā mirklī, šajā spēlē, ko tu spēlē, tas apstiprinājums ir pareizs, tas tavs pieprasījums spēlē, cik nu stundas tu spēlēsi šo spēli, ir pareizs. Un tāpēc ir jāuzmet šīs tas sešnieks. Un kamēr cilvēks, kā tu jau minēji, kamēr mēs nevis no prāta, bet no sirds saprotam, kāds ir pieprasījums šodien un šobrīd. Tikai tad mēs uzmetam sešnieku un spēle mums atver savus vārtus. Tu esi laipni gaidīt spēlē. Piedod, turpini. Tieši tā, un es tikai, ja nemaldos, ar 5. vai 6. reizi uzmetu šo sešnieku. Viena no mums jau dalībniecēm bija pabeigusi spēli pa to laiku. Un tas arī bija tāds neliels šoka moments. Kā viņi jau pabeidz, es vēl neesmu sākus. Bet es taču tik daudz ar sevi strādāju. Zin tā, tas iekšējais kaut kāds tāds egoisms vai kaut kāds tāds, ambiciozs. Kas tas tāds bija? Ja? Un tad tajā mirklī jau tā, atļaujies tā sevi jau ielaisties nedaudz dziļāk. Ja? Tu atskliedz to prātu un vairāk klausies sevi, kādi tad tev nāk tie jautājumi. Un tiklīdz tu ļaujies tam procesam tā, un es esmu jau spēlē, ir pareizais jautājums. Un tad, kad bija ļoti interesants, ka sākās šī soļi, ka tu katru reizi raksti to jautājumu vai atziņu, lai tiktu uz nākamo laukumu, ir momenti, ka tu it kā esi uzkāpis augstāk un pēkšņi tu nošļūc lejā. Līdzīgi kā cirkā. Nepareizā doma, nepareiz pieņemtais lēmums tev parāda, ka tas nav saskaņā ar tevi, un tu noslīd atpakaļ, lai sāktu šo ceļu no jauna. Un tā ir ļoti interesanta sajūta. Tev liekas, kā? Bet mēs taču zinu, ka tā. Un atkal, tajā mirklī šo soli spēr tavs prāts, nevis tavs sirds. Tiklīdz tu atkal atļauj sev tā kā
iegrim sevī dziļāk, tu ieraugi atkal pareizo atbildi, un tu atkal vari virzīties uz priekšu. Un kas bija ļoti interesanti, es 2 reizes tiku atgriezta vienā laukumā, kurš sākuma posmā man pat likās, ka viņam nav pat saistība ar to pamatu uzdevumu, kāpēc es nācu, ar to jautājumu, kāpēc es nācu. Bet beigās izrādījās, kamēr tu neesi atrisinājis to jautājumu, uz kuru tev 2 reizes atgriež, tu nemaz nevari nokļūt līdz tam samam vēlamajam rezultātam, jo tas būtiski ietekmē tavu rezultātu, ko tu vēlies pēc tam. Un tā galvenā doma, kas man skan vēl joprojām līdzi, un ko es atgādinu visiem saviem draugiem, ka mums ir dziļākas sarunas, ka tev ir jāmīl sevi tikpat ļoti kā otru. Neatkarīgi, vai tas ir tavs bērns, neatkarīgi, vai tā ir tava mamma, neatkarīgi, vai tas ir tavs partners. Vispirms, tas sanāk sevi, otru, un neviens nav vairāk. Tas dabīgais līdzsvars, jo pa lielam mēs jau arī līdz galam nevaram iemīlēt otru, ja mēs nemākam mīlēt sevi. Bet mums kā tas ikdienā to zinām, bet tagad tev 2 reizes atgriež uz to laukumiņu. Tu uz šo jautājumu skaties savādāk. Tev pazūd varbūt tas pārmērīgais altruisms, pārmērīgā glābšanas vēlme. Tu saproti, kamēr tu neesi līdzsvarā, tu netiec tālāk. Un tā bija fantastiska atziņa. Nu, ļoti tāda īsta, tā, ka noskrien tirpas, tā, ka vienā mirklī tev it kā pat protests un tev gribas tā kā, nedaudz pat raudāt, ja? Tajā, bet tā, ka tev saliekas tas viss, tev kļūst viegli un tu saproti, ka nākamo soli tu jau zini. Bet jā, tev 2 reizes ir atgriezt spēlē, lai tev sakārtojas zemapziņā pareizais viss. Un tikai tad tu vari tikt pie sava jautājuma. Jo šis jautājums ir pirmais, kas tev jāatrisina. Jā, tu pieskāries tādiem ļoti, ļoti daudz momentiem. Katrā gadījumā spēlē arī tie cilvēki, kas sanāk kopā. Mēs ne ar vienu nesacenšamies tai spēlē, nekādā gadījumā. Un kādam tiešām viss dzīvē ir ļoti skaidrs par šī brīža ceļu un ko kā darīt, un viņš tiešām var pabeigt, tas ir ātrākais veids, kā pabeigt spēli ar 4 kauliņa metieniem. Jā, un tavā spēlē tieši tas notika, bet notiek arī tā, ka 8 stundas cilvēku neielaiž spēlē, jo viņš ir tik ļoti nokoncentrējies savā galvā un nav pilnīgā saskaņā ar savu dvēseli un sirdi, ka viņš pat netiek spēlē. Un ir tādi, kas, tu saki, tevi 2 reizes nolaida, ja, pa ķūsku uz leju. Ir tādi, kuri pa 11 reizēm. Un kamēr, tā kā tu saki, tu ļoti skaisti tādu niansi pieminēji, kamēr cilvēks nav sapratis to momentu, kas tur ir apakšā, viņu parāda. Nav tā, ka ķūskas, kas laiž uz leju, ir sliktas, vai gultas, kas ceļ uz augšu, tās ir debešķīgi labas. Jā, viņas rāda kaut kādu virzienu, viņa rāda paskaties, bet jā, tie scenāriji var būt tik, cik mēs esam, tik ir scenāriji. Un tā spēle ir tik ļoti dzīva, tas lauks ir tik ļoti dzīvs un paties, jo apstiprināsim man, ka samelot tur nevar. Nē, viennozīmīgi nē. Tur tu jāatslēdza prāts. Jā. Jo tiklīdz tu viņu pieslēdz, tā tev virz atpakaļ. Tā ir tāda zemapziņas spēle, es teiktu. Tev parāda to, kas ir tavā zemapziņā. To, kas tiešām ir svarīgi tieši šobrīd. Nevis to, ko tu esi izdomājis atkal ar prātu, ko gribētu tā kā primāri, bet to, kas ir svarīgi šeit. Vispirms, lai tu tiec tālāk. Man ļoti patika šī spēle, tiešām ļoti patika. Viņa iedeva tādas galvenos atslēgas, varētu teikt tādus atslēgas soļus priekš manis, kas man ļoti palika skaidri atmiņā un to sajūtas neaizmirst. Viņa ir blakus. Līdz ar to es domāju, ka ir noticis tāds priekš manis nozīmīgs lietas, izpratne, sajūta, ko es saņēmu šajā spēlē. Jā, zini, ir tā, ka, kā mana pieredze rāda, cilvēki arī nāk pēc šīm atbildēm. Vienalga, vai tas ir par biznesu, vai tas ir par attiecībām, vai tas ir par izaugsmi, vai tas ir par veselību, vai par ķermeni, par jebko.
tēmas var būt ļoti dažādas, bet cilvēki var nākt, teiksim, reizi gadā izspēlēt. Kas tad ir tad aktuālais? Varbūt veidi, ka cilvēks kaut kur ir iesprūdis, un viņš neredz to ceļu, kā virzīties. Varbūt, piemēram, nezinu, man ir darba piedāvājums, ja dzīvē kaut kādas pārmaiņas, es atnāku izspēlēt spēli. Un es redzu, un spēle skaidri parāda, ko un kā darīt. Jā, un kas ir vēl ļoti būtiski, grupa ļoti palīdz. Jā. Es pat ieteiktu cilvēkiem nevis iet uz individuālo spēli, bet iet pat 2, 3. Jo tas, kas nav spēlē, viņš arī dzird to dalībnieku, kurš tajā mirklī formulē to savu jautājumu, ja viņš vēlas to darīt skaļi. To vienmēr var darīt gan skaļi grupā, gan personīgi pie sevis. Tur nav uzstādījuma noteiktā formā. Un, ja tas cilvēks uz šī laukuma dalās, no malas var ātrāk noķert tās nianses, kur tas formulējumā ir kļūda. Jo, es teiktu, noteikti man palīdzēja grupa. Tas ir visiem, tas ir grupas fenomens. Es gan cenšos strādāt ar nelielām grupām, tiešām 4 līdz 6 cilvēki. Bet tas, kas notiek grupu dinamikā, mēs katrs esam viens otram spogulis. Un tas, ko tu minēji, ka es ieraugu caur to otru, ka man uz šo jāpaskatās, vai pagaidi, kas man notiek? Jā, ir mans ceļš, ir mana spēle, bet es varu iegūt vēl papildus lietas, ko man nospoguļo vai ko es sadzirdu no saviem grupas biedriem, ar kuriem kopā. Tie ceļi ir atveduši tieši tajā brīdī, tieši tajā mirklī un tieši tajā konkrētajā spēlē. Tā ir, jā, un pat arī formulējot tos jautājumus, atceros, kad arī viena no grupas dalībniecēm formulēja savu pirmo jautājumu. Es dzirdēju, ka viņa jautājumā pieļauj to kļūdu, ko es pati pieļauju pirms pāris gadiem. Es arī biju šādi formulējis jautājumu, un uzreiz es saku, šādi nesaku, jo tad sanāk tā, ja? Ka mēs viens otrai jau nedaudz pavaram to ceļu vēl savādāk, lai nav tā kļūda. Jo mēs tajā mirklī dalāmies, ka mums sanāca šādi. Tajā grupā ir ļoti liels spēks. Bet jā, kā tu minēji, tur nav noteiktas tēmas, nav noteikta jautājuma. Tas var nākt pilnīgi par visdažādākajām dzīves tēmām. Sākot no veselības līdz darbam, līdz ģimene, draugi, jebkas. Jā. Un noteikti tā tēma, tas arī, ko tu pieminēji, viens ir tas, ko mēs ar prātu esam izdomājuši, ka tas ir tas, ar ko man ir jāstrādā. Bet, kā es saku, ja pirms tam, līdz tam tavam mērķim būs kaut kas, kas būs jāizstrādā vai jāsaprot, tad to tev spēle parādīs. Un ar to tev spēle ielaidīs iekšā, lai tu vari. Protams, tu dabūsi vēl daudz vairāk atbildes, vai ne, uz tiem saviem jautājumiem. Bet noteikti tas nebūs caur prātu. Pieprasījums. Tas būs noteikti caur sirdi. Jā. Papildus iedod arī tādus padomus, kā vieglāk noklīties tam gala rezultātam. Viens, ko tev pasaka, kas ir pirmie darbi, kas tev vispirms jāatrisina, bet pēc tam tev vēl iedod padomus, ar ko ātrāk un pareizāk tu sasniegs to savu mērķi, tā kā tur ir milzīgi ieguvumi. Jā. Es arī piekrītu, es pati spēlēju 2 nedēļas atpakaļ Briselē, biju aizbraukusi kopā ar spēļu vadītājiem, mēs spēlējām spēli, un tās bija ilgas stundas, jo, protams, mēs paralēli arī mācījāmies, ne tikai spēlējām. Un tas apjoms, ko tā spēle, es sāku saprast, ka tas vārds spēle mūsu prātam, jā, tur ir spēles elements, kā es saku, spēles forma, bet ne saturs. Saturs, es viņu redzu kā ļoti daudzdimensiālu, jo tur ir gan fizika, gan enerģētika, gan emocijas, gan arī kaut kādas prāta lietas, jo tur var iznākt ļoti skaidrs fiziski izpildāmas darbības, kas tev fiziskajā plānā, tavā ikdienas dzīvē ir jāizpilda, lai tu varētu sasniegt, lai tu varētu nokļūt līdz tai kosmiskai apziņai, gan spēlē, gan šajā. Gan šajā dzīvē, vai ne? Jā. Vai ir kaut kas mainījies tavā dzīvē? Kaut kas tāds? Bez tās atziņas, ko tu saki, ka viņa ir klātesoša un ka tu viņu jūti. Esmu cilvēks, kurš saņem atziņas, viņš uzreiz cenšas viņas likt lietā.
Ja? Jo es zinu, ka tikai doma, ja, vai sajūta viena pati neko neatrisinās. Kā saka, ja tu guli, vismaz guli tajā virzienā uz savu mērķi. Ja? Un es arī esmu viena no tām, kas dara. Un es teikšu atklāti, tad, kad šīs te atziņas skaidri man pateica, kas ir mans pirmais solis, kas man noteikti jāizdara 2 reizes. Man atgādina, lai viņš manī nostiprinās. Pēc spēles reāli šo procesu sāku pati virzīt, un viņš arī enerģētiski vairāk virzījās un risinājās. Tā kā es teiktu, ka lietas jau notiek. Par ko es ļoti gandarīta, ka tās lietas ir iekustinājušās un tiešām notiek, un man nav doma padoties, kamēr viņas nav sakārtotas. Jo man jau interesē tas tālākais rezultāts, ja? Ne tikai tas tuvākais pirmais solis. Jā, un papildinot tevi, es varu teikt, ka redz, viens ir tas, ka tu iegūsti informāciju. Tu iegūsti informāciju, tev ir sajūtas, tu saproti virzienu, sajūti enerģiju, tev emocijas, bet ja tu nerīkojies, ja tu to neievies savā dzīvē, kaut vai pa mazam solītim, nekas nenotiek. Ne es varu tavā vietā izdzīvot dzīvi, nekāds cits. Jā, mūsu vietā var izdzīvot mūsu dzīvi un iet mūsu ceļu. Jā, un šeit ir baigi būtiski atcerēties to mazo soļu mākslu. Jo, ja mēs leksim uzreiz galopā, mēs atkritīsim atpakaļ. Tam visam jābūt lēnām, pamatīgi, bet soli pa solim. Un man ļoti patīk šī mazo soļu māksla. Katru dienu kaut vai nedaudz tuvojies tam, ko tu saprati un uz kurien tu virzies. Un tas ceļš paliek interesants, viņš paliek svētīgs, interesants, un ne tikai tas mērķis. Ja? Mēs baudām tajā mirklī jau to ceļu. Un pieminot saistībā par to spēli, ja? Man liekas, ka tas nosaukums spēle ļauj cilvēkiem vieglāk tā kā nokļūt pie tā rezultāta, labā nozīmē vieglāk. Jo ļoti daudziem cilvēkiem teiktu, tagad tev jādodās uz tā lauku un jāstrādā ar savu zemapziņu, lai tu patiesībā sajūtu, ko patiesībā vēlas tavs sirds, nevis prāts. Daudz no tā nobītos. Ja? Jo mēs esam cilvēki savā būtībā, tādi bailīgi, lai kā, ir. Mēs visi no kaut kā baidamies, un tie, kas saka, ka nebaidās, baidās dubultā. Ja? Man arī jebkuram nopietnam solim, ko es varu, man arī ir apakšā tas tā pakrūte, tas satraukums, bet tas ir ok. Tas rāda, ka mēs esam dzīvi. Bet, tad tas spēles nosaukums ļauj vieglāku tur nokļūt. Bet tā nav viegli prātīga spēle, tā nav vienkārši vakara spēle, ko pavadīt draugu lokā. Tas ir dziļāks darbs, bet neizsakams svētīgs rezultāts. Jā. Kam tu ieteiktu spēlēt līlu? Kam? Jā. Jebkuram ir iekšējie jautājumi. Jebkurš sevi meklē, jebkurš nevar kaut ko saprast, ko viņš labāk no visa vēlas darīt. Arī tiem, kas ir ilgstoši dažādas lietas praktizējuši, tu vienmēr atradīsi lietas, kas tev vedīs tālāk. Spēlē ļoti daudz līmeņi. Tur nav noteikts, cik tev klases jāizmācās vai cik ilgi tev jāpraktizē. Tev parādīs atbilstoši tavām zināšanām un tam, ko tu esi gatavs. Līdz ar to es teiktu ikvienam, kurš ir gatavs to mēģināt un kurš sajūt to interesi. Kas tā pa spēli? Tad tas ir tavs pirmais impulss, ka tev uz turieni ir jāaizdodās, ka tev ir jāpamēģina viņa. Jo tikai spēlējot, tu sapratosi viņas dziļāko jēgu un vērtību. Bet principā, ja tev ir iekšējie jautājumi vai jebkur neskaidrība, vai arī pat tad, ja tev ir mērķis un tu jūti, ka viņš līdz galam nestrādā, ka tev grūti spērt tos pirmos kaut vai mazos soļus, pārbaudi. Varbūt tas tomēr ir tavs galvas mērķis, tev prāta izspēlēts mērķis, viņš varbūt nav saskaņā ar tevi. Jā, tā ir vēl viena feinā lieta. Mēs drusciņā ieskatīsimies spēlē, tātad spēlē ir 8 līmeņi. 7 ir tik, cik mums ir čakras, 7 līmeņi, un 8 ir šis te dievišķais dievu līmenis, un tajā dievu līmenī, pirms tu pieņem lēmumu vai pieņem lēmumu, tev ir jārealizē tas viss uz zemes, un tu vari atnākt uz spēli, tas, ko tu pieminēji,
pamēģināt un eksperimentēt. Nevis iet reālajā dzīvē un saprast, šis biznes man der, ne, šitas man neder, šitas man der, šitas man neder, vai jebkura lieta, un kļūdīties un kļūdīties un klupt, piemēram, jā. Bet atnākt uz spēli, un spēle tev parādīs, vai ir īstais ceļš, vai nav īstais ceļš, jo tikai tad tu izmetīsi, piemēram, esot uz šiem augstākajiem lauciņiem, kas ir, tātad spēle pabeidzās 72, nu, nevis pabeidzās, bet 72 lauciņi ir. Tad, ja tu stāvēsi uz 70 vai 71, tev ir jāuzmet attiecīgi vai viennieks vai divnieks. Un tu viņu nevari izmest ātrāk, kamēr nav atkal sirds lēmums. Pareizais lēmums, pareizais atrast tas pareizais, jā, tas ir tas, ko es esmu gatavs iet uz zemes un realizēt. Atlocīt piedurknes un darīt. Jā, par lielām tā tu vari ietaupīt savu dzīves laiku, izspēlējot spēli uz saviem jautājumiem, tu ietaupi liekas kļūdas, tu to spēlēt, tu viņus redzi ātrāk. Tu redzi jau pēc katra gājiena, vai šis tavs solis ir pareizais. Jā. Es teiktu, drošākas vides nevar būt. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jā, par to drošo vidi. Un, jā, nevelti tās ir tik senas, tā ir nevelti, tā ir tik sena mācība. 2000 gadu. Un pateicībā Harišam Džoharī, kurš apvienoja tās zināšanas vienkopus, un mums ir piekļuve tagad tā lauciņu informācijai, kaut gan es varu teikt no savas pieredzes, ka arvien vairāk mācoties un pie viena un pie otra un pie trešā, es redzu, kā tas viss vērās arvien vairāk un vairāk un vairāk, un tā kā to arī pieminēja, katra spēle, arī mana, piemēram, cik reizes jau es esmu pati spēlējusi spēles dažādās kombinācijās un uz dažādiem laukumiem, es redzu, cik viņas ir dažādas un ko spēle man grib pateikt tieši šajā dzīves posmā un šajā mirklī. Vienalga, kāds man ir uzstādījums tai spēlē. Tieši tajā mirklī, ko tu esi gatava sadzirdēt. Jā, tas arī, protams. Un man liekas, un vēl tas skaistais moments, jo piedalīties spēlē var cilvēki, kas iet garīgo ceļu, kas domā, ka viņi neiet garīgo ceļu, vai ne? Bet man liekas, tas laimes mirklis, kad šie te vienalga sauksim, saku, garīgie pavadoņi vai eņģeļi vai tavs augstākais es, vienalga, kā jūs to formulējat un kam jūs ticat, ka viņi ir laimīgi, ka beidzot tu esi atnācis vai atnākus. Es tik ilgus gadus gaidīju, kad beidzot šī saruna notiks starp mani un starp tevi. Un tā spēle ir tikai tāda platforma, instruments vai tāda platforma, caur ko to darīt. Jā, nu ko, kā mums izskatās, varbūt, ka kādam ir kādi jautājumi, ko mēs varētu atbildēt. Mēs tik intensīvi runājām, ka es nemaz neapskatījos, neredzēju, vai tur bija kādi jautājumi. Bet, ja ir kāds jautājums, tad droši šobrīd uzdodiet, lai mēs ar Kristīnu varam jums. Man liekas, ka būtu ļoti vērtīgi, ka tu pateikti, ka tev ir nākamās spēles, lai cilvēki, ja viņiem pēkšņi ir šis impulss, lai viņi var pieteikties. Jā. Viens, ka viņi dzird uzreiz, otrs, ka viņiem kaut kur jāmeklē ir. Jā. Nu, teikšu godīgi, daudz nav palikušas vietas. Bet vēl ir. Bet vēl ir. Jā, ir pa kādai vietiņai 20. oktobris, 27. oktobris un 3. novembris. Ja jūs kaut kad tagad skatāties vai tiešraidē vai skatīsieties rīt parīt šo te mūsu sarunu, tad jūs vēl varat paspēt ielikt, bet tiešām pa vietiņai tātad tam, kuram būs lemts un kuram vajadzēs tieši tikties ar tiem spēles grupas biedriem un tajā laikā, tad droši lecat iekšā un es ar lielāko prieku un lielāko mīlestību būšu pavadonis jūsu ceļā. Tā. Nu ko, ja nav jautājumu, tu gribēji kaut ko teikt? Jā, es gribēju pieminēt to, ka lai nebaidās jautāt, lai nedomā tā, ja dažas vietas, ka viņas tūlīt paņems. Nē, vienmēr pajautā, jo varbūt atbild būs jā.
Jā, un kas to zina, tiešām, ja piesakās vairāk nekā uz šie minētie datumi, ko es teicu, tad vienmēr var rast risinājumu, un tāpat es gaidu ar nepacietību, ka es nākamnedēļ lidoju uz Latviju, un mani gaida vēl viens instruments saistībā ar līlu, ko es ceru palaist, kas būs mazāks formāts, kas nebūs šī dienas spēle, bet jā, tā arī ir līlas forma, caur kuru mēs varam iegūt atbildes. Tā kā es jau tā kā bērns Ziemassvētkos gaidu to mirkli. Lūk, tā kā jā, tad, ja mums nav jautājumu, tad es esmu ļoti pateicīga tev par šo sarunu. Es domāju, ka viņa bija, man patika, tas bija interesanti. Man liekas, ka mēs ieskicējām lietas, ko līla var dot un ko līla var piedāvāt, un mums ir sirsniņas, cik jauki. Cik jauki. Tā, jā, paldies. Tu man uzaicināji, ja man bija patiesas prieks tiešām satikt tevi, būt šai spēlē. Man viņa bija ļoti vērtīga. Paldies tev. Jā. Paldies tev, paldies par tavu laiku, paldies par tavu spēli un paldies par tavu patieso ceļu, ko tu ej. Un paldies, mīļie skatītāji un klausītāji, un tad līdz citai reizei mums noteikti būs vēl sarunas. Tā. Ar labvakar. Ar labvakar.